nezinu, kā tā īsa budžetu, bet man patīk, ka tas pa mūsu ģimeni. Drošība nav tikai robežas vai karavīri. Tā ir pārliecība, ka mūsu bērni var augt mierā, un mēs visi dzīvot droši savā dzimtenē un mājās. Drošība ir kas vairāk par vārdu vai cipariem budžetā. Tā ir mūsu kopīgā atbildība. Drošība ir tad, kad nav jābaidās. Ģimene veido sabiedrības pamatus. Tāpēc ir svarīgi, lai no brīža, kad piedzimst bērns, valsts sniegtu atbalstu, un šis atbalsts augtu līdz ar mums. Veselība nav tikai slimnīcas un zāles. Tās ir arī rūpes vienam par otru. Kad saslimstam, ir svarīgi zināt, ka saņemsim palīdzību. Brīžos, kad kļūstam vājāki, jo īpaši jūtam, cik nozīmīgi ir cilvēki, kas atbalsta. Skolā man dod zināšanas un palīdz saprast, kas man patiešām padodas. Zināšanas ir mūsu bagātība. Tās nevar atņemt. Tāpēc svarīgi, lai skolā būtu gan atbalsts bērniem, gan rūpes par tiem, kuri palīdz viņiem mācīties. Mēs strādājam un tādējādi sniedzam savu ieguldījumu valsts budžetā, drošākai nākotnei. Godprātīga nodokļu nomaksa ir mana, tava, mūsu visu atbildība. Katrs budžetā iemaksātais eiro atgriežas mūsu ikdienā, drošībā, veselībā, izglītībā un rūpēs par tiem, kuri ir mazāk aizsargāti. Kad tu to saproti, tad darbs iegūst citu nozīmi.